Čau visiem! Šodien ir 18. februāris, pagājis tieši mēnesis kopš atgriešanās atpakaļ Latvijā no Marokas ceļojuma. Esmu jums publicējis visu savu 15 dienu garā ceļojuma video bagāžu. Tā ir pieejama manā YouTube kanālā. Esmu uztaisījis 2 daļās pilnvērtīgu filmu. Ceru, ka vairums no jums noskatījušies, bet ja ne, to iespējams ir izdarīt. Arī tagad, pēc foto un video publicēšanas, cilvēki ir uzdevuši jautājumus gan zem ierakstiem, komentāros, gan personīgi rakstījuši Messengerā. Tāpat redzu, ka diezgan daudzi jautā par ceļošanu uz Maroku dažādos ceļojumu fórumos, dombiedru grupās. Tāpēc es pēc šī ceļojuma jūtu nepieciešamību uztaisīt tādu kā mana ceļojuma pēcvārdu vai kopsavilkumu, kurš būtu ar praktisko informāciju noderīgu tiem, kuri grasās plāno doties uz Maroku, vai arī vienkārši kaut vai izvērtēt, vai tas ir priekš jums šī valsts. Video sākumā pastāstīšu, kāpēc šogad mana izvēle krita tieši uz Maroku. Vēlējos pabūt vienā no Ziemeļāfrikas valstīm. Viņas ir nedaudz līdzīgas savā starpā pēc to cilvēku uzvedības attieksmes attiecībā pret turistiem. Arābi, berberi, tirgoņi, dzīves līmenis un tā tālāk. Es vēlējos nokļūt tajā valstī, kur ir visvairāk dabas pērles, vislielākie kontrasti, un tieši tāpēc manā izvēle krita uz Maroku. Gan okeāns, gan kalni. Un, protams, arī, kad no Eiropas vides gribējās kaut kā citu redzēt, sevi savā ziņā arī sev pacelt kaut kādu nākamo latiņu augšā, ko es varu, ko es spēju, jo reiķina to, kad Maroka, ja jūs esat individuālais ceļotājs, nebūs priekš katra grupā braukt, tas ir viens, pilnīgi kas cits ir ar gidu, kur visu laiku esat pavadā staigājat, bet ja jūs pats darat visu savu galvu, tas ir pilnīgi kas cits. Pirmais punkts ir nauda, valūtas maiņa, kur labāk mainīt valūtu. Noteikti tā nebūs Latvija, kur izdevīgāk būtu valūtu mainīt. To varētu attiecināt ne tikai uz Maroku, bet uz jebkuru arī citu valsti. Ielidojot Marokā, manā konkrētā gadījumā Marakešas lidostā, paejot garām Somu nododamai bagāžu lentai, ir valūtas maiņas punkti. Es mainīju naudiņu pie izejai tuvākā valūtas maiņas punkta. Mīts par to, ka lidostā ir ļoti neizdevīgi maiņas kursi. Patiesībā šajā Marakešas lidostā nebija, neataisnoja to. Tā valūtas maiņas attiecības starp pilsētā ir apmēram 2%, tā kā nav nekas traģiski. Samainiet naudiņu pirmajai dienai vai maksimums pirmajām 2 dienām, lai jums ir kaut kāda iespēja norēķināties par transportu, paēst, un pēc tam pārējā, protams, mainiet pilsētā. Padoms uzreiz ir pēc valūtas maiņas saglabājiet valūtas maiņas čeku. Juridiski skaitās tā, ka no Marokas viņu naudu izvest uz ārvalstīm nedrīkst. Fiziski reāli kontroli es nekā tādam nemanīju, bet doma ir tāda, ka, ja jums palikos nauda pāri, jums 2 opcijas, vai nu visu iztērēt līdz pēdējam, vai nu samainīt lidostā, ierodoties. Es pieļauju kļūdu tādu, ka domāju pēc drošības pārbaudas iziešanas iekšā pašā tax-free zonā būs kaut kur valūtas maiņas punkts. Tāda nebija, to vajadzēja izdarīt pirms.
Visi iekšā lidostā, principā tie veikali norēķini pa eiro, viena daļa pat negribīgi dirhamus ņēma pretī, vai tā bija kaut otra B opcija, citu vispār atsevišķām precēm neņēma, ka tā esot importa preci, tām norēķināties tikai eiro ir. Ja jums ievērojami naudiņa palikusi pāri, tad samainiet lidostā pirms iešanas iekšā. Ja jums ir minimāli palikusi, vienkārši ieejot iekšā apēdat to iztērēt. Nākamais pēc valūtas maiņas ir pasu kontrole. Tur jābūt ir spējīgam atbildēt uz jautājumu, kāda ir jūsu nodarbošanās. Un, kas ir būtiski, obligāti uzrādīt jūsu naktsmāju adresi. Ja jūs to nevarat, tad ir problēmas. Manā gadījumā bija tā, ka Bookingā biju rezervējis privātu dzīvokli. Bookingā neatradās pilnvērtīga adrese ar dzīvokļa numuru. Saimnieks iepriekšējā dienā bija atsūtījis man precīzu punktu Google kartē atzīmēt, kur atrodas tieši tā māja. Un, kad es esmu klāt, lai es uzzvanu, ka iznāks ārā, bet drošības pārbaudē viņi saka, ka tā nav precīza adrese. Viņi skatās grādu, reku Google punkts ir vēl. Ka tas nedarot. Tas sanāca diezgan ilga stostīšanās, mikstināšanās. Es pat nezināju, kā atrisināt. Beigās apskatījos man Bookingā rezervācijā, skatos, kur ir tās dzīvos, kuras rezervēju. Tad beigās pēc tā Bookinga kaut ko tur izlēja cauri. Bet jebkurā gadījumā skaidrs bija tas pateikts, ka tā nav pilnvērtīga adrese. Nav mājas numura, nav dzīvokļa numura, ka tas nedara. Ar konsultācijām ar kolēģi atļāva mums iziet cauri pārbaudēji. Bet tikai arī pateicoties tam, ka viņi kaut ko tur Bookingā tajās atļāva kaut ko pieķiksēja no turienes. Tā kā esiet ļoti, ļoti apdomīgi un pierakstat uzreiz savu lapiņā savu rezervācijas adresi. Es to biju izdarījis, bet, kā izrādījās, adrese nebija precīza, un ar to nepietiekot. Ja jums tā nav, jūs varat iesteigt tajā pārbaudes muitas zonā uz vairākām arī stundām. Labi, ka man internets, lai arī man nebija, labi, ka man bija saglabājusies Bookinga tā visa informācija mobilā telefona kešatmiņā. Ja nebūtu tas, un bez interneta es to Booking viņiem nevarētu nekādā veidā parādīt. Izejot cauri drošības pārbaudē, nākamā lieta ir simkartes iegāde. Uzreiz ir 3 stendi ar visiem 3 Marokas operatoriem. Marokas Telekomu, Orange un kas tur trešais bija. Es biju izpētījis, ka man visizdevīgākais būs Marokas Telekoma turisma jeb priekšapmaksas karte ar tarifu plānu Essential 20 GB, kurš maksās 120 dirhamus. Pilnīgi pietiekami. Pirmais aplausiens bija ar to, ka viņi saka, ka vienīgais tarifu plāns lidostā iespējamais ir 40 GB, kas maksā 20 eiro. Es saku, man nevajag tik daudz, man pilnīgi pietiks ar to, tas ar uzvīru. Nē, ja jūs neapmierina, tad tie iegādājumi ir tikai pilsētā, lidostā viņi nesniedz tās pakalpojumus. Viens tarifu plāns visiem. Neko, es eju pie Orange, prasu, kā viņiem. Viņi tieši to pašu saka, viņi tikai tirgoja 40 GB 20 eiro. Ej pie trešā, tieši tāpat atbild. Tā atgriežos apkaļ pie Telekom meitenēm, kuras teica, ka nezinu, ko konkurenti tirgo un pa kādām cenām, ko viņi piedāvā. Un kad es pateicu, kad ieraudzīja man atgriežoties, pateicu, ka viņi to pašu piedāvā, tad nosmējās pa mani. Kad redz, ka viņam viss saskaņots, ka ir... Tā kā šajā vietā bija apmēram pirmā sajūta, ka tu esi slaucamais turists, kas pēc tam principā uz katru soļu sekoja, bet šeit bija tā pirmā izjūta, ka tevi muļķo. Tad es vēlējos maksāt, tikko valūtas maiņas punktā bija samainījis dirhamus, bet viņas man neņēma pretī, norēķina tikai eiro. Vai kāds var būt, es tā kā esmu Marakešā.
ka norēķiniem tikai aizmanto ir. Nē, nu labi. Nevis pēc tā plāna, kas ir internetā viņiem mājaslapā, ko es biju izlasījis, gaidījis maksāt viņiem tos 200 dirhams, kas būtu kaut kā 19 eiro, bet viņi man prāt 20 eiro. Nu, ok, maksāja eiro. Tad meitenes, protams, saprot, ka arī vēl papildus procentiņu savus nopelna. Pozitīvais vienīgais, kas tur bija, kad meitenes uzreiz ņēma man mobilo telefonu, paši ielika simtkarti, paši visu nokonfigurēja, visu paši nosūtīja aktivizācijas īziņu. Man principā nekas nebija jādara. Ir tie, kas to dara pilsētā, arī ko es video skatījos, arī formos lasīju, citur nočakarējās ar to aktivizāciju. Varbūt kaut ko, ja to ikdienā nedara, pirmo reizi to dara, varbūt varētu arī sanākt bišķi stress, uztraukums, var nočakarēties kādu pusstundu. Tad šajā gadījumā tas notiek burtiski 2 minūtēs. Tātad tas stāsts par to, ja jums akūti vajadzīgi uzreiz simkarti, to dariet lidostā. Tur ir savs, pa to it kā jūs pārmaksājat drusku, bet tur ir tā ekstra, kad meitenes uzreiz jums paņems, ieliks iekšā, aktivizēs, pārbaudīs, nosūtīs tā kā aktivizācijas īziņu, paši pārbaudīs savu otru telefonu vai ir sazināms sakari jums ir un viss. Tā kā, ja jūs paši to darat veikalā, saprot pilsētā, jā, arī jums var palīdzēt, bet par to jums prasīs kaut kā tējas naudiņu. Un tad, principā, tas pats vien būs. Vienīgais šai gadījumā man sanāca vienkārši pārmaksāt par 2 reizes lielāku tarifu, kā man vajaga. Nākamā lieta, izejot no lidostas, ir 2 opcijas. Vai nu iziet ārā maza neliela pastaigā uz ceļu, maksimums 10 minūtes pastaigā un braukt ar parasto autobusu pa parasto tarifu, sabiedriskā transporta, kas ir 4 dirhām, jeb nepilni 40 centi, vai arī lidostas auto stāvlaukumā, īstenībā ļoti grūti saprotamā vietā ir autobusu pietur. Man pagāja kāds minūtes 10, kamēr atradu to vietu, kurā vietā piestāja lidostas autobus, kur viņam tā pietur ir. Tā pietur tāda, stipri jāpiedomā, ir stāvlaukumā vidu gandrīz pagāju lidostas autobusu pieturai garām, aizgāju līdz cauri visai stāvlaukumam, garu nepareizo malu nogāju un beigās kā apkārt ejot, domāju, nē, iešu apkārt lidostu un atkal skatījos, vadījos pēc Google Maps norādītā punktu un tāpat beigās kaut kā atradu un notrāpīju. Turpat vien bija, jā, tikai kaut kā 100 metrus garām nogāju. Naudiņa lidostas autobusam ir 30 dirhām, nepilni 3 eiro, bet es saku, ja nepaslinkojat un paiet 5-10 minūtes ārpus lidostas, izejot uz ceļu, ar parasto pilsētas autobusu var aizbraukt. Ja otrais lidotu, man liekas, to lidostas autobusu nemaz neizmantotu, uzreiz kāpt iekšā. Protams, ja jums lielā bagāža, tad lidostas autobus, bet ja jums ir parasti tā kā man mugursoma vienkārši, tad noteikti ieteikums ir braukt ar to. Turpat arī taksometri izejot ārā, uz taksometriem nevar paiet, viņi jau tur ir rindā stāv, visi jūs gribēs raut grābt. Ja izmantojat taksometra pakalpojumus, noteikti cenu iepriekš vienojieties. No lidostas uz Marakešu centru es nokļuvu braucot ar L19 lidostas autobusu. Autobusa pieturām ļoti ērti varat sekot Google Maps. Es pirms tam Latvijā ielādēju, lai bezsaistē man būtu pieejama karte, tā kā varat arī ieiet iekšā savā Google Maps tās teritorijas, kurās plānojat uzturēties, ielādēt, lai ir pieejams bezsaistē, un pēc tam vienkārši ar GPS navigāciju jūs redzēsiet to punktiņu, kurā jūs atrodaties, pārvietoties ļoti ērti, lai nenomaldītos, un lai saprastu arī, kurā pieturā kāpt ārā. Nākamā lieta, ierodoties naktsmājās, pievērsiet uzmanību savai rezervācijai, kuras ticamāk veicāt caur Booking vai Airbnb. Tur varētu būt norāde, ka jums ir atsevišķi papildus vēl jāsamaksā pilsētas nodeva, kas ir 2,50 diennaktī par cilvēku. To viņi iekasēs naktsmājas saimnieks skaidrā naudiņā. Es biju domājis, ka vai tik negribēs dirhamos, bet nē. Kā norādīts mobilā arī rādīja man Bookingā, redzēt, norādīts eiro ir. Nu labi. Tad ierodoties Marakešā, visticamāk jums uzreiz vajadzēs ar samainīt naudiņu. To, ko es izpētīju, man naktsmājas sanāca starp Vecpilsētu un Guelijas rajonu. Ja kartē apskatīties
Man sanāca naktsmājas praktiski 100 metrus no vietas, kas tiek apzīmēts Place de Liberté, jeb brīvības laukums. No šīs vietas man tuvākās izdevīgākie valūtas maiņas punkti bija 2, ko es pats savās piezīmēs biju piefiksējis. Viens bija, kas jums lielākai daļai varētu arī noderēt, ir Vecpilsētā, Džemelfnā laukuma pašā maliņā, strādā 24/7 režīmā, un tā nosaukums ir Bureau de Change Hotel Ali. Vienkārši ieraksta Google Hotel Ali valūtas maiņas punkts, un visticamāk jums arī uzreiz parādīsies. Valūtas maiņa nav tā varbūt pati izdevīgākā, bet tā kā viņš strādā 24/7 režīmā, tad tas ir priekš sevis piefiksēt. Man sanāca izdevīgākais valūtas maiņas punkts Taha Change, atradās starp manām naktsmājām, to Liberta laukumu un 19. līnija autobusa pieturas Babdokal kaut kur pa vidu. Ja kartē apskatīties Taha Change, sapratīsiet. Ja jūs esat tā kā augšā no Vecpilsētas uz Goelijas rajonu virzienā nakšņojat, tad tas būtu labs variants. Jebkurā gadījumā valūtas maiņas punkti Marakešā ir gana, īpaši turistiskajā daļā, tikai pievērst uzmanību, ka nav arī tā, ka uz katra ielas stūra. Ja jums pēkšņi savajagās samainīt naudu, vienkārši izpētiet Google Maps. Ja jums ir internetu pieslēgums, tas viss arī jums atrisinās. Nākamais punkts būs pārvietošanās pa Marakešu. Protams, lai izbaudītu pilsētu, Vecpilsētu, jums nāksies iet ar kājām. Jo vairāk iesiet ar kājām, jo vairāk redzēsiet, vairāk izjutīsiet tā autentiskumu. Savukārt lielāks gabals attālumus ļoti droši izmantojiet sabiedrisko transportu pilsētas. Autobus ļoti lēts, 4 dirhami, jeb nepilni 40 centi. Autobusus to līnijas varat izpētīt iepriekš internetā. Ļoti labs palīgs ir Google Maps. Uzklikšanot uz kartes, kartē atzīmētās pieturas, parādās tās līnijas, kas kursē ir, tā kā parādās to maršruts. Biļets pērkams pie šoferīša, sagatavojot maksimāli precīzu naudiņu. Viņam ir tiesības jums arī neizdot vai atteikt izdot, ja jūs dosiet lielākas banknotes. Tā kā galvenais mīnus ir pilsētas autobusiem, ka to pieturu vietas nevienmēr ir saprotams. Ir daļa pieturs, kas aprīkots ar nojumu, viss ir kārtībā, bet ļoti daudz pieturs ir vienkārši kaut kādā mistiskā vietā ceļa malā. Google Maps to atrašanās vieta nav precīzi atzīmēta, plus mīnus 100-200 metri pat var būt. Vienkārši mans padoms, ja skaties, to cilvēkiem redzēt, ka cilvēki kaut kur netālu no tās Google Maps vietas atzīmētās gaida. Kaut kāds bariņš stāv, kaut ko gaida, tas skaidrs tā, ka tā ir tā pietur vieta. Es stāvu kaut kāds 100-200 metrus nostāk, redzu autobusu, mans brauc, es metu ar roku, bet viņš nestāv, jo tā nesot pieturu. Kaut gan saka, ka pietura apzīmēm vispār nekā tur nebija daudz vieta. Tā kā tev jāzina vienkārši, pie kuras staba, pie kuras laternas viņš stājas, bet pie blakus laternas viņš nestājas. Otra lieta, šīs laikām tas vienīgais ceļojums, kurš diezgan daudz izmantoja beigās arī taksi. Lai nu kas, Marakešā ir laikām tā viena no retajām lietām, kas ir salīdzinoši lēta, tas ir sabiedriskais transports, tajā skaitā arī taksometri. Bet noteikti padoms ir, pirms kāpiet iekšā taksī, vienmēr sarunājiet cenu. Ja jūs brauksat tāpat, tas ir uz viņu goda prāta. Un viņa lielais vairums arī izmantos to, ka jūs esat turists, jums noplēsīs maz dubultā vai 3-kāršu tarifu. Nekad neizmantojiet pakalpojumu, pirms neesat vienojušies par cenu. Kā es nopratu, tad normāla taksometra cena Marakešā, un kā izrādījās, bet tam arī Agadirā, ir par pilsētas ietvaros par braucienu kaut kādu nelielu attālumu, ir 30 dirhami, ja nepilni 3 eiro. Otra lieta, ja jums vajag kaut kāds tālāks attālumus, ir arī drusku jāiedziļinās, jāizprot tā viņa sistēma. Tur pastāv tādi grand taksi, jeb lielie takši,
kas ir tā kā shared, jeb koplietošanas taksometri, tā kā mums būtu kaut kādi mini busiņi, kas reāli Dacia Logi 7-vietīgie mazie miniveni. Tie varētu būt pēc mūsu kaut kādas izpratnes kaut kādi mikroautobusi maziņie. Viņiem nianses ir tāda, ka viņi ir braukšanai tālākiem attālumiem, viņi ir ļoti lēti, bet ar nosacījumu, ka izbrauc šofērs tikai tad, kad ir pilns busiņš. Grand Taxi mums sanāca izmantot braucienām uz Imlilu kalnu ciematu no Marakešas. Vislielākā problēma bija saprast, kur īsti atrodās pietura tieši tiem Grand Taxi, kas iet tieši virzienā uz Asnī un Imlilu. Internetā atrodamā informācija izrādījās, viss ir neprecīza. Beigās Imlilu naktsmājām uzrakstīt, protams, reiz saka, mēs jums pieteiksim taksi, 50 eiriki atvedīs jūs no jūsu naktsmājās. Es mums nevajag tādu ciparu, vienkārši Grand Taxi vajag. Un Grand Taxi cena bija 35 dirhām, jo tad nepilni 350 eiro no cilvēka. Tas sanāk pa diviem samaksājām kaut kādas 6,80, 6,90. Bet tā vieta, ja jūs dodaties uz Imlilu, tā atrodas turpat netālu no Džemna Elfnā autobusu pieturas, kad burtiski pāri 100 metri. Tur arī sanāca tieši pats stāsts, ka pieejot pie Grand Taxi, uzreiz to piedāvā pa 250 aizvedīsim. Es saku, nē, es koplietošanas gribu, man nevajag. Ja tas 250 sanāca ir normāls tarifs individuālai braukšanai aizvešanai ir, tad nav jāgaida. Viņi saka, ja tu gribi tā, tad tev būs jāgaida, kamēr pilns busiņš būs. Es saku, labi, protams, gaidīšu, zinu. Bet tas Marakešā piepildījās burtiski 10-15 minūtes. Viņš attiek tikai tad, kad ir pilns, lai būtu, viņiem ir Dacia Logi, tajā ietilps tikai 6 pasažieri. Ātri, ērti, komfortabli salīdzinoši. Viss bija kārtībā. Un apkārt tieši tāpat. Pirms tam noprasāt cenu, sākumā to cenu kaut kā, bija 250, bet to es sapratu, ka tas ir individuāli, pēc tam bija 50, bet pirms iekrāpšanas izrādījās, ka paņēma tikai 35 no cilvēka. Atsevišķi vēlos izcelt pieredzi, kāda radās saistībā ar starppilsētu autobusu Marakešā ir 2 starppilsētu auto pārvadātāju kompānijas, un nebija iedomājies, ka janvārī varētu būt situācija, ka no Marakešas Agadiru ir tuvākiem vairākiem autobusu reisiem izpārdots visas biļetes. Tad vienā gadījumā bija Supratūrs, kur sanāca, ka 3 tuvākiem reisiem bija biļetes pārdots, autobusu kursē uz Agadiru reizi stundā. Savukārt otram CTM, kurš ir ātrāk kursē, bet situācija bija līdzīga. Tad no manas puses padoms starppilsētu autobusu biļetes iegādājieties iepriekšējā dienā. To varat izdarīt arī ar karti nopērkot internetā. Nākamā lieta, ierodoties Marakā, īpaši Marakešā, jābūt gatavai nenormālai uzbāzībai, uzmācībai. Lieta ir tāda, ka, ja tas cilvēks strādā tirdzniecības jomā, vai viņš ir vietējais marginālis, tas nāk bezpajumnieks, ubaks un tā tālāk, tad šīs kategorijas cilvēki vienmēr mēģina iziet uz jums uz kontaktu. Pirmais, protams, standartā viņi cenšas sasveicināties. Hello, how are you, where are you from? Tā kā sveiki, kā jums klājas, no kurienes jūs esat. Tikko tu atbildēsi, viņš tev pielips kā nelaime klāt un ies līdzi un stāstīs, runāsies, un pēc tam nokāst gribēs naudiņu, viņš tev kaut ko pastāstīs, kaut kur parādīs, kaut kur aizvedis. Viņi mēģināt, tur ir 101 schēmas, pēc kā viņās strādā, ir kaut kāda veikaliņa, kuros viņi mēģina tev aizvest, ja tu kaut ko nopērci, tad viņi dabūs par to kaut kādu komisijas naudiņu.
Ja viņi redzēs, ka tu apmaldies, tad tu jau izvedīs vai sniegs padomu, kur iet, bet bieži vien tas atkal līdz ar kaut kādiem veikaliem un tam līdzīgi, pa ko atkal, protams, tev ir, ja tu nenopirksi vai tam līdzīgi, tāpat būs jāsamaksā par to pakalpojumu, redz, viņš tev veltīs laiku, tur daudz schēmas ir, kā apčakrēt. Pašā Džemelfnā laukumā lielākās lamats ir tie ar pētiķīšiem čūsku dīdītāji, jo viņi jau pa gabalu vaktē, nedod Dievs, kāds fočēs filmēs, uzreiz skrien, uzreiz tu maksā, tur ir nostrādās tā, ka 1, 2 dīdītāji, kaut kā 3 cilvēki, kas riņķī skatās, nedod Dievs, lai kāds nefotografē, nefilmē, un uzreiz skrien klāt, lēc uzreiz tu maksā, tu tikko nobildēji. Ejot garām, tā kā man aigai bija, viņi viens pat to pusbeigto nomocīto čūsku, gandrīz uzmet virsū, ka viņi pārbijā sākumā nespēja, ko viņi gribēja. Tur diezgan tā agresīvi viss notiek un nepatīkami. Tā kā, jebkurā gadījumā tas padoms ir tāds, kad centieties izvairīties no visiem tiem cilvēkiem, vienkārši ejiet, neklausties, tēlot, ka nedzirdat, nesaprotat, vienkārši ejiet uz priekšu, jo 95% no viņiem visiem, kas jums uzrunās, vienkārši gribēs izmantot jūsu lētticību, jūsu nezināšanu, lai uz tā rēķina iedzīvotos. Jo pamatā viss tās ir viņu schēmas, kā jūs apčakarēt iedzīvoties, kā nopelnīt. Es ļoti par to biju satraucies, noskatījies, bija entos YouTube video, entos padomus, biju pat mākslīgu intelektu pieslēdzu, kā man labā būtu reaģēt šajās situācijās, kad viss tev uzmāc piesiens, jo ir tā, kad citi pat tev beigās sako un iet līdz, kad tu esi atbildējis, bišķi ar viņu parunājies, ko atbildējis to pieklēju frāzi, no kurienes tu esi, kā tev klājas. Tad citi vienkārši dara tā, pat iebēg kādā veiklā tam līdzīgšā. Ja jums vajag kādu padomu, tad prasiet ieiet veikalā, varbūt kaut kādā zolīdākā vai kaut policistam vienalga, bet tikai ne uz iela šitiem kreisajiem margināļiem. Tātad vislabākais padoms ir vienkārši neskatīties viņiem virsū, īpaši tūmā nākot, ignorēt, un ja jūs fotografēt, filmēt, īpaši tos sabiedrības margināļus, vai nedod Dievs šitos čūsku dīdītājus, pērķīšiem un tam līdzīgi tos cilvēkus, kas atrodas Džemelfnā laukumā, tad visu darat ļoti piesardzīgi no attāluma ar zūmu. Citi tieši tāpēc arī izmanto, piemēram, jumta terases kafejnīcu, paņem tur vienu kafiju tēju par kosmosa cenu, jo to turistu tādu ir daudz, un no turienes vienkārši mierīgi novēro Džemelfnā laukumu, kas tur notiek. Pafotografē, pafilmē un tad dodas. Jo uz pašā laukumā tas ir ļoti, ļoti grūti izdarāms. Tur tas nav izbaudāms, jo tev visi malcās virsū, visi grib kaut ko pārdot, visi tev uzbāžās. Tas ir vājprāts. Nākamā lieta par apskates objektiem, viens padomiņš. Marakeša ir miljonu metropole. Ļoti daudz turistu. Ja jūs gribat apmeklēt svarīgos lielos apskates objektus, noteikti doties uz to atvēršanas brīdi. Ja cilvēku masas ir lielas, tas īsti nebūs baudāmi, īpaši vēl vēlties kaut ko nofilmēt, nofotografēties, ir masas. Tāpēc arī ne tikai šajā gadījumā, bet jebkur pasaulē, ja dodaties uz tādiem populāriem turistiskiem objektiem, noteikti vienmēr ierodaties uz apskates objekta atvēršanas brīdi. Vai es pats otrais brauktu uz Maroku? Es visticamāk, ka nē. Viens ir tas, ka pasaulē ir ļoti daudz vietas, kurās nav būts, kuras gribētu apskatīt, redzēt. Ja man jautātu, kas vairāk man patika, tad tie bija augstie Atlas kalni Imlila ciematā. Ja otrais speciāli brauktu, tad laikam tikai tie Atlas kalniem, tiem pārgājieniem. Pēc teorijas ir arī tā, ka ja tāda augstumā kalni, kaut kā 2,5 km augstumā, kas ir brīvi pieejami jebkuram,
un ir ejami kā vienkāršā pārgājienā, bez gida, bez speciāla ekipējuma. Nav daudz alternatīvu Eiropā vai tās tūmā, īpaši vēl ziemā. Imlila ciemats pats varbūt ir necils, bet tā ainava, un ja jūs mērķis ir tīri hiking, ja pārgājiena iešana, tā ir burvīga vieta. Tātad no manas puses, kā jūs noskaties video, varētu noprast, ka 15 dienās pabuja daudz kur, redzēja daudz ko, bet vienīgais, kas reāli mani aizķēra, bija Imlila ciemats un tie pārgājieni Atlas kalnos. Tā daba ainava fantastiska. Un man reāli paveicās ar laikapstākļiem. Ja iepriekšējās dienās Marakešā bija lietus, apmācies nebija tas jaukākais laiks, tad tieši principā tas laikapstākļi nomainījās un Imlilā bija ideāli saulīte, bez mākoņiem pat vēja īsti nebija. Pa tiem pārgājienu maršrutiem, ja jūs tur domājat, tad izpētat un izvērtējat. Visvienkāršākais, tas bija otrā dienā, ko varat redzēt video gāja, bija uz Tīzīt Tamatert kalnu pārēju. Viss ceļš iet pa ceļu. Es nogriezu pēdējo posmu, ejot pa kalnu taku augšā, bet ja otrais būtu, laikam to nedarītu. Tas līkums tomēr nebija tik liels, kā sākumā kartē šķita. Pārgājiens uz Tīzimzik kalnu pārēju bija gana izaicinošs, īpaši ņemot vērā, ka tā bija ziema. Ziemā noteikti ieteiktu izmantot nūjas un iet pa otru taku, pa kuru gāju atpakaļ. To taku, kur gāja uz augšu, tā ir taisnāka, bet daudz grūtāka, sarežģītāka. Par cenām. Marakeša pārsteidz patiesībā ar savu cenu līmeni, savu dārdzību. Pirmais ierodoties Marakešā, kad iekārtojamies dzīvoklī, domājam aiziet turpat tuvāko lielo pārtikas veikalu. Mums sanās no naktsmājām ko 400 metri Carrefour Market franču tīkls veikalu. Apstulbums bija tas iet, ka tu redzi, ka cenas ir principā bezmazliet reiz 2 nekā Latvijā. Tas tāds domāt, ko mēs vispār šeit varam atļauties, ko ēdam, ko neēdam. Marakeša patiesībā bija ļoti dārga. Un lētais variants bija kaut kāds street food, tās maizītes paēst. Jo tas, ka pat pārtiks veikalā tādas cenas, tas bija bišķi šoks. Saprot to, ka vietējiem algas, minimāla alga, īpaši kaut kādi nedaudz virs 200 eiro, iespēja ir, bet kur var lēti nopirkt pārtiku, kur lēti paēst. Bet ir viena lieta, vienkārši tas ir jāzina, jābūt vietējiem, ir jāizpēta. Marakešā es īsti tādu pārtiks veikalu neatradu. Savukārt, kaut ko apēdām nopirkt tirgū, tur jāskatās vienkārši akalī cenas, ir jāprasa, cik kas maksā, viens ir, un otrs ir pievērst uzmanību higiēnai. Ja tā vieta izskatās tāda, ka varētu būt ok, pērkat ēdat, īpaši, ja tas ir kaut kas tāds, ko ir karsēts, cepts, tikko, tad, ja tur kāda baktērija, tad viņai vajadzētu būt beigtai, viss būs kārtībā. Cik es pirku, viss bija labi, jo vēderiem problēma nekāda nebija. Ņemiet vērā to, ka Marakeša ir ļoti dārga, cenas ir uzkrūvētas, ļoti turistiskas. Principā ir tas, ka maz vietēji ētajās vietās, tas vairāk visi turistiem. Runājot par ēdienu, tad tradicionāli, ko visi brauc, visi reklamē, ka jāpagaršoja viņu tadžīns un kuskus. Īsos vārdos, kas ir tadžīns? Tadžīns ir biezā māla traukā ilgstoši sutināts sautējums, kas smuki sagriež ķēlītēs, vismaz laikam 7 vai 9 veidu dārzeņi ir.
Es vairāk izbrīnu, ka tur iekļauj arī kaut kādu kabaci, cukīnī vai pat gurķis varbūt iekšā. Iedomājieties sautējumā gurķi, tas tā bišķi īpatnē. Visgaršīgākais bija tieši Imlila ciematā un tieši, kur ņēma no vienā necilā, nezinu pat kā to vietu nosaukt, ne tā ēstūs, nekā viens onkulīts, kas vienkārši taisīja ārā uz ielas ēdienu, turpat viņam galdiņš bija, pieņem, tad viss bija vislabāk izsutinātais, visgaršīgākais bija. Visas pārējās vietas nestāvēja līdzās. Un tas tā pie onkuļa vislētākais, bija 60 dirham ar lielopu gaļu. Tā bija vislabākā cena un visgaršīgākais. Lai arī visnecilākā vieta. Otrs viņu tradicionālais ēdiens ir kuskus. Tie kaut kādi putrēni paveids ir, varēja paši izpētīt, palasīt, bet ir, ko piefiksē ne tikai mums ar Aigu īpaši negāja pie sirds, bet arī tajās ekskursijās divās, kurās bija iekļauts iekšā pusdienas, un pusdienās pasniedz arī gan taģīnu, gan kuskusu, taģīnu, to sautējumu. Visu, principā, mēs vienmēr arī mūsu tā grupiņu izēdām, nekas pār nepalīgs, savukārt kuskus paliktās, pagaršojām, jā, ēst pie bada jau arī, bet, nekas tāda diši. Tā kā pagaršojat, saprotat, jāatzīmē to, kad ēstūžu vietu, kur tā esa ir ļoti daudz dažādu ir, un tās garšas katrā vietā, protams, atšķirās. Piemēram, vēl minēšu par ēdienu pārtikas cenām, kā bija Agadirā. Mūsu naktsmājas atradās Agadira marīnā, jeb jahtu piestātnu teritorijā, turpat pie Ostmalas. Ļoti labs zolīts rajons, bet mēs bijām rajona, tā kā mikrorajona abūs vienā pusē, otrā pusē visi tie krodziņa restorāni, ēstūži. Un aizejot, domāju, vislētākais variants būs kaut kāds burgerīts, kad apskaties, ka lētākais, mazākais burgeris maksā 60 dirhams, ja nepilns 6 eiro, tad tu bišķi apstulbsti. Mums tas varētu būt kaut kāds, nezinu, Hesburgera aiziet, cheeseburgeris, laikam, eiro 60 maksā, un tad aizbraucot uz Āfriku, ka jums pa to pašu tad pa 5,90 prasa. Un tad tas ir šoks, atkal doma bija, labi, iztiksim bez tā super dārgā burgera, domāsim kā cits variants, ko ēst, kur pirkt. Bet tad nākamā rītā aizbraucām ar autobusu līdz pilsētas nomalē esošām kaut kādam lielajam tirgum, kā izrādījās tā jau ir pat nevis Agadira, bet piepilsēta, un tirgu paēdām man sanāca video redzējis fritētās zivju miksiņš, mazo zivju miksiņš ar garnelītēm, 20 dirham porcija, Aiga ņēma fritētās eļava arī tās garnelītes maziņas, protams, jā, bet, porcija tāda vidēja, 40 dirham, nepilni 4 eiro, plus klāt vēl mērcītes, garšīgi, vēderiem viss bija ok, un tad vienkārši tas kontrasts par to cenu. Man bija jūras vēlošo zivtiņu miksiņš par 2 nīti, vai, piemēram, kaut kāds mazs prasts burgerīts Ostmalā par 6 eiro. Drusku šoks, kad tu esi Āfrikā kaut kādā un ka tās cenas ir augstākas nekā Latvijā. Bet, jā, tas stāsts par to, kad, ja meklē, tad pilsētas vidienē, neturistiskās vietās pilsētas nomalē, tās cenu uzreiz kapitāli, jā, cenu kontrasts ir iespaidīgs, ir atšķirīgs. Jo es saku, jā, kur vietēji ēd pilsētas nomalēs, tas ir kaut kas cits, bet, ja turistiskās vietās, tad tāds iespējas bija, ka tās viss ir tā mākslīgā, viss tā uzpūsts ir, ka turists ir slaucamā govs. Par ekskursijām. Ceļojuma laikā izmantoja 3 ekskursijas. Viena bija no Marakešas uz Aid Ben Hadau un Atlas kino studiju, Varzazātu, un 2 bija no Agadiras. Šeit ir jābūt gatavām tam, kad ekskursijā ir iekļauti visās ekskursijās ir iekļauti ļoti daudz nevajadzīgi apskates objekti, vai tādi nosacīti nevajadzīgi. Viņi visi ir ļoti komercializēti.
visās ekskursijās iekļauts ir viņu Argana eļas sieviešu kooperatīvu veikaliņi, te uzsvars uz sieviešu ir, jo nabaga sievietes, redziet, un tad tās amatu un prasmes demonstrācijas, apmēram tā ir, kad, reāli Argana eļu salīdzināšu jums vienkārši tā, lai saprotat, kā iegūst miltus, piemēram, man būs, piemēram, uztaisīšu maiznīcu, un atnāks pie manis turists, ievedīs grupu, un es maiznieks būdams paņemšu saujā graudus un starp akmeņiem griezīšu un malšu tos un taisīšu miltiņus. Redz, un nabaga Andris rekā mocās taisa savu roku darbs 100% miltus, Tās ir amatu demonstrācijas, ko tur dara, un cilvēkiem apmēram rāda, cik sarežģīta un smagā sieviešu darbā tiek iegūta izspiestā eļļa. Viņas apmēram tā arī demonstrē, kā viņš to Argana eļļu izspiež ārā, tur apmēram tie līdzīgie pamati, kā būtu graudus ar rokām starp dzinakmeņiem malt. Protams, tas viss teātris iestudēts ir iežēlināt turists, jo sieviešu tas darbs ir vispārējais, cenas ir vaiprātīgs formos, pat lasīju, kad Francijā Argana eļļa nopērkam lētāk nekā šajos veikaliņos, vietējos nevienu reizi nevienā veiklā nekad neredzēju. Tā kā vienkārši ņemat vērā, kad arī tā kinostudija, tas ir ļoti labs, piemēram, arī, principā, kā tas gids mums tur stāstīja un pasniedz, vienkārši saprast, ka tas, ko mēs redzam, ko arī tajās ekskursijās tas ir reāli iestudēts, butaforija ir, melu pasauli, kā iegūt no mūsu naudiņu turistiem ārā. Tā kā šeit jābūt tas stāsts par to, ka, ja jūs braucat tajās ekskursijās, esat piesardzīgi, ja, piemēram, ekskursijā skaidrs pateiks, ka tas pusdienas ir iekļauts, bet ar maziem burtņiem kaut kur, kad dzēriens nav, protams, ka jums nejot no gala, protams, uzreiz būs maksājot, kā jūs tur paņēmāt ūdeni klāt vēl, jo dzēriens neietilps cenā. Saka, tās nianses, piemēram, ar to pašu esat atvestī, piemēram, tur pat paēst ir, bet jūs izmantojāt toaleti. Es saku, es tagad roku kaut vai nomazgāt gribu, tas ir normāli, tā kā aiziet, tev atvedēs, tā maz roku. Bet, ja es iegāju toaletē, un, protams, ka arī, ja es galīgi kaut maz nevaru izspiest, tad vismaz par toaletes apmeklēšanu. Ar pat pašam Argana eļļām, kad mūsu turistu grupa atnāk iepirkt, neviens neko tur īsti nenopērk, kad ārā tu neesi neko nopirts, tad vismaz par to izmantos, kaut vai pat toaletes apmeklējumu tev kaut kādu kapēku, redz, sieviešu darbs ir. Saka, bet tur ļoti spēcīgs spieda psiholoģiski uz to, kad tās ir nabaga trūcīgās sievietes, redz, kas, tur baigi nostrādājušās, nodepinātas smagā darbā, un kad, lai viņām par to toaletes tīrīšanu. Ļoti, ļoti daudz manipulatīvi tas viss tur notika. Tātad šajā gadījumā es saku, es to valstī Marakešu uztveru to kā dzīves pieredzi, kā kontrastu pasaulī, kā sevis varbūt norūdīšanu savā ziņā pret šitādiem cilvēkiem, tām izdarībām. Un ja tu es tam centos vienkārši sevi mentāli sagatavot, lasīju, ievāc informāciju pret visiem iespējamiem skameriem, visiem trikiem, kā izspiest naudu, apkrāpt tevi, apčakarēt, apmānīt un vispārējiem vienkārši tā kā sevi apbruņoju, lai saprastu, un ka tu esi tam visam gatavs, tu principā, tam visam tu mentāli sagatavojies, esi tad visam tam vieglāk iet cauri. Ja tu neesi, tad principā daudzi turisti arī video skatījos, ka, principā pirmajās dienās viņus čakarē un tik naudu krāpj ārā, un tas ir vispār vaiprāts, kas notiek. Ja tu esi tajās lamatās iekļūst, nemāk atteikt, atšūt viņiem, esi pārāk zolīts, pieklājīgs, atbildi iesaisties sarunā, un tad, principā, tevi tur dzīve apēdīs, izčakarēs kā mazo. Jebkurā gadījumā par to reālo pasauli, kā tur ir, ir tīrība, tā tur ir kaut kā tā. Es jebkurā gadījumā savos ceļojumos dodos varbūt netik daudz ar mērķi kaut kā atpūsties, tā kā citur paņem all-inclusive, aizbrauc un noēdās, izguļās un brauc mājās. Es braucu pēc kaut kādas pieredzes.
sevi bagātināt, varbūt sevi drusku arī izaicināt. Tāpēc ko es esmu pamanījis, kad aizbraucot otru reizi uz vienu to pašu vietu, manī vairs nav tās dzirkst kaut kādas, ka es katru reizi kaut kādā jaunā vietā vienmēr ir tā, ka es atrodies kaut kāda sliekšņa savā ziņā nosacītā savā dzīvē, esi savā izaicinājums, tev kaut kāds ir iekšā, protams, tas ir stress, jā, bet no otras puses tas ir pozitīvs kaut kas, tu visu laiku attīsties, mācies, pielāgojies dažādām dzīves situācijām, bet, lai nenotiktu tas sliktākais, es vienmēr cenšos ļoti, ļoti iepriekš pirms ceļojuma, cik vien iespējams visam sagatavoties. AB scenārijs ir, vienmēr sagatavoju, sevi noskaņoju. Jāatzīst, ka šis līdz šim bija mans visizaicinošākais ceļojums, īpaši es esmu tāds cilvēks, kuram nepatīk cilvēku masas, troksnis, haoss, burzmas, uzmākšanās. Es līdz pēdējiem brīdim domāju, vispār tajā Marakešā tikai tā kā tranzītā ielidot, izlidot, bet no otras puses būtu muļķīgi neiepazīt to arī Marakešu, neizjust. Ko es otrais varbūt darītu Marakešā mazāk, vēl mazāk palikt, tā es samazināju to visu, varbūt vairāk paliktu Imlilā, kalnu ciematā, baudīt vēl kaut kur vairāk pie dabas, kaut kur nomalas. Agadira man nekādu tādu īpašu neatstāja. Jā, no turienes bija tās 2 ekskursijas, to Taurandantu pilsēta galīgi bija, principā, tukšs variants, bija, jūs to noskaties video, sapratīsat, oāze bija skaista, tas pirmā ekskursija no Agadiras, kur bija tā vislabākā, skaistākā vieta, bija ūdens dambis, tā ekskursija bija, jā, tīri tā neko, bet pati Agadiras pilsēta, varbūt sezonā, ja patīk gulēt pārbāstās, pārpildītās pludmalēs, varbūt, bet, tas okeāna krastā ir tas, kad Agadira nebūs tā īstākā vieta, ja vēlties reāli siltā ūdenī. Atlantijas okeāna augstā straume iet gar Āfrikas rietumu krastu, un tas ūdens patiesībā ir dzēsters, vasarā, protams, siltāks ir, bet, ziemā, principā, viņš ir, tur nav baudām. Nav īstā vieta peldēties, un tādās masās arī atpūsties, un diez vai zinu, kad citi, kas grib vienkārši pie okeāna krastā, vienkārši mierīgi atpūsties, brauc vairāk tālāk uz lejā uz dienvidiem, ir tā saucamais Baltais ciematiņš, Baltā pilsēta. Jā, bet pat tagad ir, nezinu. Tā, ja jums kādi jautājumi rodas, priecāšos par komentāriem, skatieties manus arī turpmāk video, sakojiet manam kanālam, un es jums saku čau, uz tikšanos kādā nākamajā video.